Čau visiem! Šis ir redzījums Garāža reaģē! Un kā jau maž sapratāt vai nojaušat, tas nav pirāts, bet mums ir jauns ciemiņš šodien. Pie mums ciemos ir Alien State, Jeb Stas. Čau visiem! Jā, un mēs parunāsim par viņa jaunumiem, par viņa vecumiem. Jaunumiem. Jā, vispār, kas gaidās nākotnē. Tas, kas skan fonā, ir no lieliskā Stasa albuma Alien State Distorted States of Mind. Jā. Un šī dziesma saucās My Punk Manifesto. Punk Rock Manifesto. Jā, jā. Man ļoti patīk tev redzēt, kad katrai dziesmai, katrai otrai ir tā kā starpiņā tā kā tā dziesmu līgne, jā, stilīgi. Tas foršs albums, pirmais lielais albums un ļoti labs. Tieši šīs mūzikas nišā fantasijas albums esmu pats noklausies vairākas reizes. Un man ļoti patīk Vāciņš, jā. Mans draugs zīmē. Jā, un cik es zinu, tas tapa Covid laikā. Jā, vistas. Jā. Vispār viss projekts sākās burtiski 19. 20. gada mijā, kad izdomāju, es pirms tam taisīju Beyond the Borders, moška citi cilvēki zina mani kā Beyond the Borders čali, bet tad man apnika un tad es izdomāju kaut ko mainīt dzīvē un es uztaisīju principā to pašu, ka Beyond the Borders, bet nedaudz vairāk pop-punk. Stas pats sev raksturo kā tehnopunks, jā? Rave-punks, pareizi. Rave-punks, bet šogad es izdomāju, moška, es esmu hardcore pop-punks. Nu tāds rītīgi hardcore. Jo, piemēram, kā Vankī Praidā teica, ka šodien spēlēju hardcore, un nākošajā dienā tu brauci uz reiva tusiņu. Kur bija reiva tusiņš, jā. Mēs Stasu satikām arī Monkey Praidā, kurš ir skaties tos raidījumus, mēs arī ātri paķērām uz mazo ekspresu interviju. Un Monkey Praidā bija tā visu dienu močī, tā bija otrā diena, ja, kad uzstājies? Pareizi. Piekdienā. Jā. Visu dienu močī, tur roks, jā, punks, tur smagais. Pašās beigās uzkāpa viens džeks ar giču. Un tas tā, es tā skatījos un tā baigi paķēra tāds, vai es ne kaut kas cits? Vai es kaut kas miksējās visu laiku, kaut ko tur pie tā pults čaņģaņ, pie savas saucamās grupas, jā, kaut ko tur, kaut kādi miksi no kaut kādām zināmām citām dziesmām, un tad aiziet džeki sāk močīt. Un patiesībā, pat cik tu biji pēdējais, man šķiet, ka tev bija dots papildu laiks, ja tu reāli ilgi spēlēji. Es močīju bez ierobežojumā. Mankijs teica, par cik es pēdējais varu izmantot. Kamēr skaņotāji nenokurs. Jā, tu vari maukt. Tas bija ļoti iespējīgi. Un starp citu šodien mums ir grupa pilnā sastāvā. Jā. Mēs tā kā citas reizes, kad ir 50%, bet visa grupa Alien State. Bet mēs parunāsim par Stasa jaunumiem, jo, kā jūs tikko veiksmīgi sajaucu, viņam būs 3. albums. Šitas brīnišķīgais albums ar šito skaisto logo bija 1. un tagad jau ir 3. kurš nāks klājā jau tūlīt. Iespējams, tā, ka jūs šito skatīsieties, viņš jau būs jau pieejams kaut kur varbūt un izdots. Pastāst par to albumu. Kas tur būs jauns? Es domāju, tu stāstīji 3. albums, un es sāku skaitīt gadus, cik es spēlēju. No 5 gados 3 albumi, tas ir produktīvi vai ne? Es domāju, tas ir vairāk produktīvi nekā dažiem labiem. Jā, varbūt. Jā, 3. albīts nāks klājā, un tas ir mans 1. albums, kas viņš ir visā garumā, pilnīgi latviešu valodā. Jā. Jā. Jo par valodām bija, ka es dzirdēju, ka tu dziedi. Cik valodās? Man ir dziesmas pārsvarā angliski, bet es taisu dziesmas arī krievu valodā, jo man tā dzimtā ir, un man kaut kā dažas emocijas tur vieglāk izpaust caur tekstiem. Es dzirdēju arī latviski, un jau pat vāciski ir. Man ir spāņu valodā, kā var spāņu arī. Labs, okei. Un jā, ierakstīju, kroči, 6 dziesmas man ir, bet tur ir tāds knifiņš. Tās dziesmas nav īsti pilnībā manējās.
tur ir tāds zemstāsts visam, ka tur ir 4 gabali, kurus es pārveidoju no mūsējās ar Šagiju grupas, no pagātnes grupa Neprodukts mums bija tāda. Es esmu dzirdējis tādu grupas. Opā! Jā. Skaties! Tiešām. Vot, bija mums... Es nezinu, kur, bet kaut ko es esmu par tādu lietu dzirdējis. Mēs spēlējam līdz 2010. gadam. Jā. Pirms 2007. Neatceros. Jā, un, karoči, mums bija dziesmas, es uzskatu, viņas bija labas dziesmas, bet mums nekad nebija labs ieraksts. Un tad es kādā vienā brīdī padomāju, kāpēc man nepamēģināt to Neproduktu dziesmu uztaisīt un uzspēlēt pašā. Uztaisīju vienu. Trešajā būs kaut kas no Neproduktu. Jā. Okay. Uztaisīju vienu dziesmu, man patika, uztaisīju otru, trešo un ceturto. Un nokavaroju 2 dziesmas vēl no latviešu izpildītājiem un visu saliku 6 dziesmās, bet, kad man viņas jau tapa, man radās tā kā blakus ideja. Nezinu, no kurienes man atnāca, es izdomāju, moška vienai dziesmai es varētu paaicināt Čipsiku no Batras manai čomaku, lai viņš tur pabļauj priekš manis uz ierakstu. Kamēr es ar viņu sarunāju, jau radās tur papildi ideja, kā būtu, ja es pasauktu uz katru dziesmu, kas man ir 6 citu izpildītāju un ierakstu viņu vokālu. Un tā arī ir? Un tā arī es izdarīju. Tā arī tu visi sanāc, es biju martā Latvijā, es sarunāju ar manuprāt, interesantiem un draugiem un tīkamiem izpildītājiem, un es paprasīju, paklausies šito dziesmu. Tu negribi uzdziedāt manā vietā. Bet tad tu pats nedziedi vispār? Vispār nedziedi. Tad tāds. Es tā pa jokam tikko gribēju paprasīt, tu vispār nedziedi savu albumu? Nē, es zinu, ka vienā dziesmā, ko mēs tādī paklausīsimies, viņš saka aiziet. Bet šī, ka tas esi tu. Kaut kāda vārda jau būs. Bet klausies, tu minēji, kad tajā laikā, kad spēlēja ar Neproduktu, tad nevarēja tā neko ierakstīt, bet tas bija 15 gadu apakaļ, ja sanāk. Nu, aptad. Un tagad jau bišķi tā vairāk ir. Vai tu pats ieraksti visas dziesmas? Jā. Es esmu DIY guy. Man patīk pašam darīt visu. Jā, nu mūsdienās tas arī ir bišķi vienkāršāk nekā pirms. Ar visām datortehnoloģijām, softverām, viss ir pieejams, tad katrs, jūs arī variet. Jā, mēs arī varam. Viss, kas vajadzīgs ir kompis, programma, nu, marš kaut kāds bišķi ņuks un poņa. Nu, vai emocijas, kuras tu emocijas arī. Ar laiku iziet. Jā. Ok. Tu mums uztaisīji tādu dīvainu virpuli par savu jaunu albumu, kad būs latviski un būs... Bet visās pats nedziedāsi. Bet tas skatās, ka tas sanāk, ka tu varētu esi tā kā producents. Es pamēģināju sev producentu lomu. Jā, šoreiz man patika. Man īstenībā bija ļoti interesanti strādāt ar dažādiem dziedātājiem, jo kaut kā tu citādāk saprati, kā darbojās cilvēku. Jo iedomājies, es dodu cilvēkam, kurš pat neklausās manu mūziku, es dodu dziesmu kaut kādu jaunu un saku, nu es dziedu šitā, tu vari tā uzdziedāt. Un tad es dabūju citus cilvēkus, kuri ļoti tā kā profesionāli, viņi paklausās, viņi pamēģina, tur nezinu, 3-4, tā kā Kostiks no Have No Heroes, mani čomaki. Viņš paklausījās to dziesmu, pamēģināja 3 reizes un davai zapisavai. Un vienā piegājienā, var teikt, perfekti ieblēza visu dziesmu. Un pēc tam mēs pielabojam šo to un sanāca. Piemēram, mans čomaks Zaķis, kuru es ļoti gribēju uz ierakstu, viņš Zaķis būs uz mani ierakstu. Zaķis būs? Jā, būs Zaķis uz mani ierakstu. No ar viņu vajadzēja pacīnīties, pamotivēt viņam, bet viņam ļoti labi sanāca. Tad mēs zinām jau 3. Jā, no Heroes, Zaķis, no Patras. Čipsiks ir, gribu citus zināt. Čipsis, 4 jau zinām no 6. Man ir Lauma no Šņika. Arī iedziedājis. Man ir Janka no JTB, Johnny and the Bornalds. Un man ir paši grēcīgie partizāni uz savējā. Es nokavaroju viņu dziesmu un uzaicināju, jūs gribiet uz mana kavara, jūs uzdziedāt. Viņi atnāca uzdziedāt. Vai albuma prezentācijā, kas iespējams tagad jau ir pagājuši, viņi arī visi spēlē? Nu tā kā uzstājās kopā. Es viņus uzaicināšu tos cilvēkus, lai atnāk, ja sanāks kaut kā, tad kāpēc gan ne? Es jau tagad gribu to albumu.
Vai ne? Bet sanāk tik tā, ka tu jau tik tās dziesmas pēc tam dzīvojā, tagad uzstāsies jau tomēr dziedās pats. Jā, savās turēs. Bet albumā būs cita, nē, tas ļoti interesanti. Jā, un albuma nosaukums ir... Jā, es tieši gribēju prasīt. Albuma nosaukums ir arī latviešu valodā. Nu, gandrīz latviešu valodā. Albuma nosaukums ir Pizdīts nav zakts. Pizdīts nav zakts. Tas ir Tas ir čisto latviski. Tas ir čisto latviski. Tas ir vecais izteiciens patiesībā, ko es jūs dzirdēju tādu pirms tam. Ir, jā. Jo es... Nē, kā latviski ir. Ne, nu, tas nav zakts, tas ir oriģināla versija, to visi atrast nav zakts. Bet tur bija modifikācija, kas kādu laiku figurēja starp manējām draugiem, kuri izmantoja to Pizdīts nav zakts. Un es padomāju, tas ir ļoti labs nosaukums priekš šie albumu, kur nevienu dziesmu es īsti nesarakstīju. Un pat nedziedi. Ļoti labs tādīgi nosaukums. Un doma ir izdot, jau progresē patiesībā mans plāns, izdot šito materiālu kasetēs, kas ir kaut kāda nepopulāra, populārais formāts, es teikšu labāk nekā CD, ar vinilu nevar cīnīties. Bet es mēģināju atrast ieinteresētos cilvēkus, ieinteresētos labels, kas gribētu izdot šito vinilā. Diemžēl es neatradu, bet es atradu igauņu mazo labelu, kas taisa kasetes. Un čalis teica, sataisīs kasetes, jo man Bet tikai kasetēs, tu domā, jā? Pagaidām tikai kasetēs. Tikai kasetēs. Moška, ja aizies, būs arī vinils, bet pagaidām. Bet viņš, protams, būs arī bandkontā, visdrīzāk. To es nezinu. Tu to nesizdomāju. Ar laikumu, es domāju, Moška manē ir Telegram kanālā. Es gribu attīstīt savu Telegram kanālu. Jā, ok. Tā, lai piesaistītu cilvēks. Jo ideja visam bija tās, ka man ir tās 6 dziesmas ar manu vokālu. Un tad tādas pašas 6 dziesmas ar citiem vokāliem. Es padomāju, ka formāts ir labs priekš kasetes. Tu iemauc kaseti iekšā, uzspied play, noklausies stāstu, kā viņš dzied, apgriez kaseti. Otrā pusē ir klausies tās pašas dziesmas, bet ar citiem vokālistiem. Jā, ļoti forša ideja. Uz plates arī es tev varu garantēt, ka viens cilvēks toču nopiks tavu kaseti. Bet es domāju, ka mēs varētu tieši arī paklausīties vienu dziesmu no jaunā gaidāmā albuma. Saucās Feja, dziesma saucās Feja. Un minūti gara. Jā, visīsākā dziesma ever, ko es spēlēju. Un tur ir tas dziedās. Es tur dziedu, tā ir mana balss. Jā, aiziet, paklausamies. Aiziet! Tie bija tevi visādi, ja? Uz tās nesajaukt, darbīt citu. Jā. Tu domā, es atvainojos. Viss kārtībā. Tu domā, man ir kaut kāda ekscepcionāla balss? Nē, tādā ziņā, kad tu teici, ka būs 6 citi, un es toči varu pateikt, ka tas ir stulbi. Tādā ziņā. Bet arī es jau biju šo albumu klausījies, tā kā arī dzīvē redzējis, protams. Bet tev ir tāds, kas man patīk, tāda netīrība, tāds rovs, tu kliedz ārā visu to savu. Tas man patīk tavā mūzikā, ka tu esi tāds, savā ziņā ordināls, un ka tu esi veiksmīgi aizpildījis tieši šo nišu, kas, tehnopunks, rejopunks, tā nav daudz cilvēks. Jā, un katrai nišai ir savu vietu, un tu noteikti uz manis atstāji iespēju. Es tev tiešām redzēju pirmo reizi Monkey Pride'ā. Jā? Un atstāja iespēju? Un atstāja iespēju, un arī šīs man atstāja ļoti labi iespēju. Tā kā, tā tik turēt. Par ko ir Feja? Šī dziesma ir... Patiesībā man vajadzēja pārliecināties par ko viņi ir, jo, kā es teicu, šitās dziesmas tapa no neprodukta bijušajām dziesmām, kuras mēs īsti nekad neierakstījām. Un neproduktā mums bija tā, ka tekstus dziesmām rakstīja bieži Šagijs, manējais basists, tagadējais basists. Un es tikai pielāgoju savējās idejas pie viņa idejām, pierakstīju klāt. Un Šagijs man stāstīja, ka šitā dziesma ir par apkalpojušās sfēras varoni, pa meiteni, kas strādāja Narvasenā vai kaut kādā burgernīcā,
kur palīdzēja punkiem nedaudz deva paēst pa ceļam. Papildus Atbalstīja cilvēks, jā, visādi izruči, kam nebija daudz naudas un tā tālāk. Un pati viņa rukāja pamatīgi. Nu, tā kā cilvēki apkalpojušā sfērā ir jārukā. Jā. Es mašu, ka tagad slikti izstāstīju to ideju, bet principā ideja ir to, ko... Labs cilvēks. Labs cilvēks, tas ir, bišķi tev var kaut kāda paralēla varbūt ar Robin Hood, varbūt tā bišķi. Jā, lielajām korporācijām. Jā, lielās korporācijas Robins Hoods, jā. Ok, tev arī tūlīt daļas sāksies tūre, vai ne? Tieši tā. Uz kurien dosies? Oi, būs garais trips atkal, un šitais izskatās patiesībā būs priekš manis uz kaut kādu moška gadu nākamo vai aiznākamo pēdējais brauciens, jo es esmu noguris. Es teikšu tā kā Jeļcin, ja ustал, ja ухожу. Uz laiku. Ok. Karoči, es drīkst labāt? Protams, es zaļbalsa. Karoči, visu saorganizēt lielu tūru nav vienkārši, un es pats, par cik es vienīgais grupā esmu. Ja es tieši gribēju prasīt, bet tu pats visu... Jā, man ir noteikts, teiksim tā, paziņu tīkls pa Eiropu, jo es daudz gadus jau ceļoju un spēlēju koncertus, un katram paziņam ir vēl kaut kāda paziņas, un tu tur vari ar visiem sarunāties un menedžēt, un kur tev kāds uztaisīs koncertu, un tad es pats to organizēju. Man ir iztēlots apmēram maršruts, vai man ir speciāli ielūgumi, kad man jābrauc kaut kur, kā piemēram tas pats Monkey Pride. Monkeys man uzaicināja. Šogad es paskatījos kalendārī, man bija jau ieplānots Baltitex, braukt uz Latviju, es saku, ok, braukšu uz Latviju, pavasaru atkal spēlēšu Baltitekā, spēlēšu Monkey Pride'ā. Un paralēli es skatos, kā to ceļu organizēt, meklēju koncertus. Bet zinām, ka tev ir tagad zinām kaut kāda pirmie koncerta datumi, un pēc tam tu tā teikt, ceļojot improvizēji, kur tu vari tikt tā? Man dažreiz sanāk improvizēt arī, bet principā es ieplānoju, cik es ilgi gribu braukt, un šitajā rudenī man sanāk, ja nemaldos, gandrīz 5 nedēļas. Man sanāk, ka es 21. datumā sāku ar koncertu Viļņā. Es tā saprotu, Latvijas nāk rudens, Viļņā jau uz dienvidiem, un tad brauksi uz leju. Jātinās lapas dzeltenes paliek. Es tā sapratu, jā. Ok, un tev arī sanāk, ka tas festivālu, tas apjoms, nevis apjoms, bet tā stils, teiksim to tā, nav nekāda baigā ierobežojuma, kā mēs sakām. Tu vari mankijā pie grindcore visiem spēlēt, un tad tu vari spēlēt kaut kādos grupos un tā tālāk. Ar tehno, raiveriem un tad ar punkiem. Kā mēs pieminējām arī Monkey Pride izlaidamā pilsētas svētkos uzstāties. Jā. Pilsētas svētkos, tas arī tāds labi. Vai kapu svētkos arī. Vai kapu svētkos arī var spēlēt. Un tad es braucu uz Poliju, pēc tam man ir Slovākija, Ungārija, Rumānija, Horvātija, Slovenija, Austrija, Čehija, Vācija, Šveice, un es pabeigšu pie sevis Francijā mājās. Īsāk sakot, Eiropas tūre. Saturies, Eiropa saturies. Saturies Eiropa, Alien State nāk. Francijā ir tavs mājas? Pašlaik, tā kā jā. Okay. Pašlaik. Es mēģināšu tagad neapkanoties, bet je m'appelle France. Tā nav, jā? Pēc pateica. Es nezinu. Gribēju prasīt, bet runā franciski. Excuse-moi, monsieur, je comprends pas. Van croissant. Merci beaucoup. Tu nenāk franciski. Es runāju franciski. Jā, tā koši tagad? Es varu uzturēt sarunu. Labs. Es domāju, ja man tagad jūsu vietā būtu 2 franči, tad kuriem mēs dzertu garažā, mēs varētu kaut ko izsniegt. Le garāža ir franču vārds. Franču izcelsmes vārds. Ok. Tu jau ilgi dzīvo Francijā, vai tas tāds pagaida kaut kāds laiks? Patiesībā pēdējos 4 gadus tā kā pat oficiālais, man tur adresē. Ok, labs. Kā tu tas ceļo? Kā tev tas izdodas?
ar mašīnu, vai vienkārši kaut kā nonāca no vienas puses uz... Sākot ar šitā te uz šosejas, zīmīti, tad man bija, es teiktu, entie gadi, kad es pārvietojos pa Eiropu ar velosipēdu. Es ceļoju ar velosipēdu. Arī labi. Vai šis velosipēds, ar ko tu atbrauc, ir tas pats no Barcelonas? Nē, nebūs šitais man Jānis draugs. Bet bija man Ričuks, ar kuru es vairākas reizes šķērsoju Eiropu no Latvijas līdz Spānijas. Es biju līdz Portugālē aizbraucis un tā. Kāds ir tavs giers? Tev ir gīče, jā? Un, starp citu, mēs par to arī parunāsimies. Kurš grib noskatot, kā tad īsti tas uzstājās? Mēs uzliksim mums foniņā mazi vidiku. Šitas ir kaut kas Tallinā, man šķiet, jā. Ulase. Un šeit tas... Es aizmirsu, ka es to teicu. Šeit tas kaut ko vajag piesaka, jā. Paņemsim, bišķi skadākams foniņā ir. Tā. Cerams, ļoti daudz dūmi. Bet kā mēs redzam, tas uzstājās ar gīču, un tad viņam blakus ir... Kas tur blakus ir? Man ir loopers un samplers un efekta kastītes, kuras mēģina kontrolēt paralēli ar kājām. Jā. Un, kad man nav aizņemtas rokas, es varu arī pabakstīt kaut ko ar pirkstiem. Kādu stīgu pabakstīt. Ok, tas sanāk tā, ka tu uzstājies, tad tu bezmēr palaid to savu zambli, un tu mauc... Jā, mana ideja ir tāda, ka man ir ieprogrammētie manie treki, ko es izgudroju. Un es spēlēju pa virsu viņam ar gīču, bet es gīču varu ar dažādiem efektiem ielūpot, ka tur iet pa riņķi viens un tas pats. Jā. Un tad es varu kaut ko pa virsu uzspēlēt, vai es vienkārši ļauju dziedu, whatever, lēkāju. Tas sanāk vienkārši tajos ceļojumos, ka tev līdzi giča, un tad summā vienkārši tās pāris kastītes, kas tev vajadzīgas. Man jābūt godīgam un atklātam šitajā intervijā. Agrāk, kad es ceļoju, man bija citi ceļojumi, vienkārši manējais ceļojums pārvietošanas veids, lai sevi pārvietotu. Un patiesībā ar mani iepriekšējo projektu Beyond the Borders kopā ar Čipsiku no vokālistu no Batras mēs devāmies pirmo reizi divatā velotūrē. Un tad tajā brīdī mums bija tikai kompis, sampler kastīte un Čipsiks veda projektoru, ko projicēt aiz mums vidikus. Un mums bija miķi tikai. Mēs tur lēkājām miķi, un mums bija kastītes, ko tur pabakstīt. Bija laža tikko aiztirnē. Un sanāca visu veļukos, jā, tajās somās sabāst, bet ar giču es neesmu ar velosipēdu braukājis. Man tagad ir busiņš, es braukāju ar busiņu. Tā ir mana māja. Izaugsme. Jā, pacēlās. Tu tomēr zini, kā 5 gadu spēlēt 3. albums, viņš jau tā vajag. Vajag kaut ko, vismaz kaut kas. Bet tu mēs zini, kā, nokavējiesi kaut kādu nākamo koncertišā, tu teiksi netiksi, jā, nesanāks nobalsot, tad iesprūdīsi kaut kur. Jā, šitas ir stāsts Tallinā. Man ir vēl viens vidiks arī šeit tu izpildīji. Tu meklēji video. Opā! Iepriekš nespaidīja telefonu. Šis arī. Reku mēs varam redzēt no citas puses. Kā no kompas man bija. Te mums Elīnas teikt izpildīja kaut kādu kaveru. Jā, šis ir kavera Admiņa 4. Akulas dziesmai. Jā, jūs arī zināt, ka tā ir Akula? Tā te rakstīts. Jūs zināt šito dziesmu? Es atceros. Jā, no pagātnē. Kiss not me DJ, kiss not me music, jā, protams, es esmu 90. gadu bērns. Jā, man arī tikai zināja, kad viņš bija par āķinu gāja non-stopā. Jā. Teica 20. Latvijā, kurā vietā koncus? Visdrīzāk KM12, kā Kārlis Milenbachs, Kārle Milenbacha 12. Tieši blakus Lastādijas kvartālām. Tā aptuveni arī izstāsta tas uzstāšanās, kaut ko blakus viņam ir grozāmā pults, un gičiņu, pedālīši, un džeks mounts. Un balss. Un balss, protams, jā. Un cilvēki dejo.
No tā, protams, to nevar tā jums caur ekrānu nodot to sajūtu, kas ir tā, ka tu esi tur. Dzīvē, Tas iekačā. Basu spīdē. Jā. To tā nevar. Kā Alien State, kā tu līdz tam nosaukumam nonāci? Kā tas tev sanāca? Klausies, grūti pateikt, kaut kāds bišķiņ randoms bija galvā, jo es samainīju, to tā kā projektu nosaukumu, jo man pirms tam daudz gadus Beyond the Borders bija. Mēs sākām 2005. gadā ar Beyond the Borders. Man gribējās taisīt nedaudz tā kā elektronisko mūziku, bet man gribējās, lai tur gičs ir, un tad mēs ilgi tur centāmies, mēs bijām tā kā grupa, beigās es paliku viens ārzemēs. Un pēc tam es izdomāju, ka, vajag tā kā, nezinu, tā kā jaunu ēru sāk kaut kam un vajag jaunu nosaukumu. Un tad es biju domājis par to, ka man galva kaut kā bišķiņ tā kā citādāk sāka domāt, un man likās tas tā kā, tas gribējās izspēlēt to, to stāvokli, tā kā vārdu, angliski gribējās nosaukumu, un to stāvu tā kā state. Jo state ir stāvoklis, bet state arī ir valsts. Es tieši tu gribēju noskaidrot, vai tas stāvoklis. Un tad es mēģināju tur kaut kā izdomāt kaut ko ar to stāvokli un nonācu. Sākumā bija doma kaut kā nonāca Alien State of Mind. Un tad pat es domāju, izklausās kaut kādu bišķiņu tā kā Beyond the Borders un daudz tur mazie burtiņi, mazie. Un tad es izdomāju, kāpēc moškai Alien State vajag nosaukt. Un padomāju, normāls nosaukums tā kā var arī citādāk to uztver. Un tad es gāju meklēt Googlē, vai ir kāda grupa kā tāda, jo zinu. Vai nav aizņemts nosaukums? Jo ar Beyond the Borders bija problemātiski, jo ir filma Beyond Borders. Un viņa rezultātos ļoti googlā pirmajā vietā. Un kad es meklēju Alien State, tad viena no pirmajiem rezultātiem, kas man Francijā izspīdēja, bija Wikipēdijas mājaslapa par nepilsoņiem Latvijā un Igaunijā. Un es padomāju, tas interesants pagrieziens. Jo varbūt jūs nezinājat, bet es esmu Latvijas nepilsonis. Un es padomāju, tad varbūt arī šitādu nosaukumu varētu paņemt priekš sevis. Ok, labs nosaukums. Un tā kā viņam vairāk līmeņi ir. Vai Alien tā kā ciplēties? Ciplēties vai svešais? Vai tu to tās caur sevi tā laidi? Tas ir tā kā tu esi svešais starp cilvēkiem vai arī... Dažreiz man ir tāda sajūta, ka es bišķi neiedaros tā kā sabiedrībā, un it īpaši, sabiedrība mēdz būt dažādi, citādas kultūras, bet citās sabiedrībās tiešām jūtos tā kā, kas tie pat cilvēki, un kāpēc viņi tādas lietas domā, un kāpēc viņi tā runā ar mani, un es neiedaros. Es neteiktu, ka tas neiedaries, es teiktu, ka tu esi īpašs, un tu esi tāda cilvēka ar savu unikālo veidu. Man mamma teica arī, ka es esmu īpašs, lai neteiktu, ka es esmu retarded. Ja gribās likt vienādības zīmi, vairāk, bet ir labi, ka man šķiet, ka tas gan tev pašam ir jāpasaka, ka tu esi atrasis savu vietu. Kur tu jūties labi un kur tu iederties, varu izpausties, un kas ir tas tavs? Tagad tu dosies kārtējā tūrē un trešais albums, es personīgi to novēlu, lai tev viss turpina izdoties tikpat labi kā līdz šim, un lai ir fantastiska tūre. Mums ir tāda sadaļa vienmēr, kad mazāk runā, jo šeit mūsu grupņā ir pirāts, tas ir tas Džeksa vārds. Pirāti, vai tev ir kāds jautājums stāstam? Jā. Teici, ka pamat dzīve vieta ir Francijā. Vai tev garšo kruasāni? Klausies, zini garšo. Man patīk kruasāni. It īpaši tie, kas uzcepti mazajās šitajās kruasāni kafejnīcās, tie, kuri nav Lidl kruasāni. Viņam ir ekstra sviestiņš piemests klāt. Vai Francijā kruasāni ir savādāk nekā Latvijā? Noteikti. Noteikti. Jā, atšķirās pat vieta no vietas. Pirāts savu jautājumu uzdeva.
Man arī jautājums. YouTube meklēt tavu nevienu klipa nav. Kaut kas būs? Nu, Tāds oficiāls, nevis tur koncerti ieraksts, bet... Kroči, ja sajies, tad būs. Ir potenciāls, ka Moška tajā 20. augustā, kad būs prezentācija, tad arī filmēsim materiālu. Tā kā cilvēki, ja jūs... Gribat iekļūt vēl televīzijā, YouTube. Tad nāciet uz prezentāciju, bet jūs šito redzēsiet jau pirms... Pēc iespējas drīzāk, ka šito jūs redzēsiet, tad jau mēs zināsim, vai Tā kā atā! Tiekāmies nākošu gadu! Tiekās. Vai tev pašam kaut kas, ko tu noteikti gribi pateikt? Oi! Tagad uz stundu. Jā. Mēs tikko stāstam pajautājām, vai viņam pašam kaut kas, ko viņš vēlas pateikt. Iedodiet man tās narkotikas, lai stundu runātu. Ko pateikt? Es nezinu, ko es pateicu. Paldies, ka uzaicinājāt. Man patika jums pasēdēt papļāpāt. Bija ļoti interesanti. Man rodās jautājums, vai tiešām studijā paskrēja. Ļoti iespējams. Mēs mūsu kanālā par laiku neizsprīkstam, vai tur līst, vai tur nelīst. Mums ir svarīgi, kad mums ir glāzīt šeit. Jā, ja jau glāzīt tuvojas beigām, tam mēs viņus uzpildīsim. Mēs ar tas arī parunāsimies aiz kadra. Tas jau paliks šeit. Mēs esam kanāls Garāža Rēģē un sekojiet līdzi grupai Alien State. Jā, manējā Telegram kanālā. Jā, un noklausīties, noteikti iesaku noklausīties šo. Un man, protams, arī jaunumus. Gaidām jauno, jā. Jā. Latvija, klausieties manu jauno albumu, jūs vismaz sapratīsiet, ar čom rieči. Garāža Rēģē.